2023. gada piedzīvotais un izdarītais. Gadu iesākām un atzīmējam ar 50 000. Dažādi pranki tika nofilmēti. Ātri pili. No. Neņem. Par galvu grib 5 eiro. Arī par galvu. Tostarp sanāca arī pārbaudīt biļetes vilcienā. Sveiki, uzrādam biļetes. Jūs esat tie, paķerāji? Jā, mēs esam tie, kas pārbauda biļetes. Rekuj mana biļeta. Sanāca uzsumēt arī dažādas intervijas par interesantām tēmām. Viena lieta, ko jūs nekad nesapratīsiet. Piemēram, kāpēc pie mums vieni un tāpat cilvēki pievārās. Jūs neaizmirstamākā nakts. Ja naktī savu meitu uztaisīja. Ko puiši nekad nesapratīs? Ko meitenes nekad nesapratīs? Kā Kā arī iepriecinājām un pārsteidzām daudz cilvēkus. Cik jums maksā abi? Gailens. Paldies, klausies, tev dzīvē paveiksies. Es gribu par jums samaksāt. Pirmo reizi tā ir? Nu jā. Tas jums ir un paskaties, kas apakšā ir šeit. Tas tīri jums par jūsu labsirdību. Tur arī ir, jā, lai jums ir jauka diena. Iesaistījos vairākos 24 stundu labdarības maratonos ar dažādiem cēliem mērķiem. Filmējām dažādus sociālos eksperimenta video. Mīlestība vai nauda? Jūties vientuļi? Es pats cīnījos ar depresiju vienu. Devāmies uz Ameriku, lai filmētu saturu tur. Show me where is Latvia. Show me where is it. Speak somewhere. Latvijā? Yeah, show me. Pirmo septembri sagaidījām iefiltrējoties citā skolā. Tu man arī esi jauni pienācies? Nu, mēs divi tā, jā. Labi, savus vārdus. Nikolais Kravals. Bijām arī aizbraukuši uz Bērnamu, lai iepriecinātu bērnus. Šodien kopā ar Rihardu Bukartu esam atbraukuši uz Bērnamu. Sanāca arī iepazīt Jelgavā 7000 reizes spēcīgāku cilvēku. Nē, es vienkārši kā... Saprot, ka es esmu 7000 reizes stiprāks tajā lietā, un ja tev pēc tam meitenē nevarēs radīt bērnu dēļ manīm, tu esi vainīgs pie tā nevis. Devāmies uz Itāliju, lai izlektu ar parašūtu. Gaisā visa Itālija un ne tikai šobrīd ir redzama. Apbraucām 20 Latvijas lielākās pilsētas, lai katrā pilsētā iepriecinātu vismaz vienu cilvēku. Apbraucot visu šīs pilsētas, sasniedzam kopējo skatījumu skaitu 2,7 miljonus. Un kopā šajā gadā mums ir 700% auditorijas pieaugums un plus 35,3 tūkstoši šajā gadā. Paldies visiem, kas sekoja līdzi un jebkādā veidā atbalstīs šajā 2023. gadā ar jaunu jaudu, jaunu enerģiju un jauniem nospraustiem mērķiem. Tiekamies 2024. gadā.